Kā nākamo runātājs gribētu pieteikt Oskaru Balodi, kooperatīva Latraps lauksaimniecības zinību un inovāciju vadītāju ar prezentāciju par risku mazināšanu augkopības nozarē. Oskars gan praktiķis, gan teorētiķis, gan arī ir tas DR saīsinājums arī, ja? Brīnišķīgi. Oskar, lūdzu. Ok, labdien, labdien klātsošie un tie, kas skatās. Jā, es esmu Oskars Balodis, pamatdarba vieta ir Latraps kooperatīvs, kur es domāju par zināšanām, par inovācijām, lai mēs visi lauksaimnieki vienkārši labāk dzīvot. Te pašā laikā es esmu arī savu ģimenes saimniecības agronoms, pildot šādas noslodzes, gan vairāk konsultants, un es arī bijis konsultants un arī bijis arī pētnieks. Man ir publikācijas bijušas kaut kādas 11, jā, vispār dzīvē tā kā stāv diezgan daudz kājām visu kaut kur. Līdz ar to šis temats riska mazināšana nav tas mans komforta temats, par ko runāt, bet man bija izaicinājums par viņu Bet tu jau zini, padomāt. mums patīk iemest, kā saka, augstā baseinā, un tad nav komforta sajūta. Tāpēc es neesmu zemesargs, jo tāpēc, ka tur man nepatīk diskomforts un tā tālāk. Labi, joks. Un par risku ir tā, šis arī būs vairāk tāds, varbūt manas tādas profesionālās pārdomas par šo tematu no tāda agronoma skatu punkta, ja. Un šitos citātus es pats nezinu, vienkārši meklējot vienkārši par risku šādas tādas tematus, un es uzdūros tādam teicienam, kas man pašam ļoti iepatikās. Ja tu risku nevar nomērīt, tad principā to vispār neko nevar darīt. Ne viņu nevar mazināt, ne viņu var pārvaldīt, tā kā riskam jābūt nomērāmam kaut kādā veidā, visticamāk izteiktam apjomos, eiro vai tonnās, indeksos, vienalga kā. Tā ir problēma, es par to diezgan daudz runāšu, ka mēs ļoti maz kaut ko vispār šajā jomā darām, tādu arī tos agronomies. Un kādi riski ir? Pirmkārt, lauksaimnieki ir dažādi. To mums jāsaprot. Ir profesionāli lauksaimnieki, un arī šodien jau ministrija pirms pārtraukuma runāja, kad ja noņem subsīdijas, tad pusi lauksaimnieki vienkārši bankrotē jau tuvākajos gadu laikos un tā tālāk. Bet lauksaimnieks par tādu jēdzienu riskas vispār tā maz domā, izņemot sējuma apdrošināšanu, par ko viņš pamazām jau vairāk dzird. Viņš pārāk domā tagad, kā iesēt vai izdarīt labas lietas, ko patreiz arī šajos laikapstākļos dara lauksaimnieki un tā tālāk. Viņam par to atsevišķi kā tādu lielu burbuli risku viņš mazāk domā. Un parasti ir tāds sajūta, ka mēs to īpaši nevaram ietekmēt. Kurš to krusu ietekmēt vai kaut kādas lietas, bet ir lietas, ko var ietekmēt, un par tām es arī vairāk arī runāšu, ko es kā agronoms varu ietekmēt, lai tie riski mazāk iestātos. Bet varbūt arī neko nevajag darīt. Vienkārši krusta būs, apdrošinos saņemšu, dzīvojam tālāk. Un tad es paskatījos, ko daži zinātnieki, pētnieki saka nozare, un varbūt vēl kāds likumdevējs, bet vairāk tieši, ko es pats. Riska augkopība, es ļoti maz tam veltīju laiku, gan ievedot tāds vienkārši atslēgu vārdus meklētājā, kā risks, apskati, risku menedžments. Un te riski jau ir tādi paši, kā jau iepriekš arī pētnieki runāja, nekas jau tur daudz neatšķirās. Ir produkcijas risks, cilvēka risks, finansiālai riski un tā tālāk un tā tālāk. Ir dažādi riski, ko mēs saskaramies, un tā vienā tādā publikācijā, ko es paskatījos, un arī tie lauksaimnieki ir dažādi. Ja es redzu to stabiņus, šis gan tāds senāks pētījums 13. gada, 12. gada, gan tas jau vairāk kā 10 gadu atpakaļ, bet jebkurā gadījumā zemnieki ir dažādi, ir lieli riskētāji, ir neitrāli daļa un tādi, kas vienkārši iet uz pilnu banku, cik ir gatavi riskēt, bet tāda zemnieks vidējais, viņš tāds nevisai par riskiem domā, viņš tāds neitrāls ir. Un, ja es paskatījos, cik vispār ir pētīts par riskiem kā tādiem, es jau atvainojos, ka kaut kas angliski rakstīts ir, bet ja es apskatos, ko citi pētnieki raksta un analizē par risku pārvaldību augkopībā. Un bija viens tāds labs raksts, ko es arī neiedzinājos ļoti, bet palasīju, kad un tā diagramma tur parāda, kad
cik daudz ir ieguldīts zinātniskais potenciāls, aprakstot dažādu, kā tikt šiem riskiem galā. Tas production risk, tas ir tas, kā mēs ražojam produkciju. Ja aiziet tur 2160 publikācijas tikai par to bijis, par finanšu riskiem, cilvēku riskiem, institucionāliem riskiem, kas ar likumiem saistīti, un tirgu, ko mēs mazāk, ir daudz mazāk. Tā kā mēs redzam, ka mūsu agronomu rokās ir milzīgs potenciāls pašiem to risku tik galā, un patiesībā par to ir daudz darīts. Gan literatūrā, gan pētījumos, vienkārši mēs neesam to tā iefokusējuši. Un, ja mēs skatāmies arī tāds, tā paša pētījuma, un arī patiesībā nav tā, ka ir kaut kur citur karstumi, sausumi, bet Eiropa arī tas tumšs sarkanais klucīts grafikā, ka Eiropā ir diezgan daudz par to rakstīts. Tā kā tas tāds intro varbūt tās no tādas, ko saka citi, tas man deva tādu perspektīvu un pārliecību, ok, labi, es kā agronoms domāju pareizi, ka es patiesībā diezgan daudz var ietekmēt praktisko saimniekošanu. Un atkal, kā cits pētījums, šeit ir gan Eiropas komisija, Eiropa bija pasūtījis Vāgeningens universitātei pētījumu par dažādiem riskiem, bet tas neuzdūros jaunākam, tas ir 17. gada. Un atkal tas pamats, uz kā mēs stāvam risku apdrošināšana, jeb risku tādā vadībā saimniecībā ir farm risk management. Tas, ko mēs varam darīt savā saimniecībā, lai risks neiestātos. Un tālāk jau ir apdrošināšana, lielie riski, privātais, un par ko jau iepriekš runāju par valsts visādiem veidojumiem. Jā, tas viss ir, bet patiesībā mēs ļoti daudz varam izdarīt uz lauku strādājot. Un uz jautājumu 17. gadā lauksaimniekiem lielā tādā aptaujā, kur bija mums 5000 respondentu Eiropas Savienībā kopumā, kāda riski tuvākos 10 gados būs, un ja mēs skatāmies te lilā un zilā strīpiņas, tad ļoti grūti redzēt, bet principā vairāk atbild, ka laikapstākļi tas, kas pieaugs, viņi domā tā, un tā patiesībā ir, jo klimats mainās, kaut arī kāds neatzīst, bet tas notiek. Output prices, tas ir, cik varēšu pārdot, un inputas, cik varēšu iegādātas resursus, ka tie ir un saimniecības ienākumi arī kā tādi būtiski riski, kas patiesībā man varētu sagādāt problēmas, varbūt lielākas, bet tā kā laikapstākļi un viss, kas saistās ar cenām. Zaļais about the same. Nekas nemainīsies. Jā. Tad tā lilā un zilais tas, kas, ja redzēt, kur tie pa kreisi vairāk tie lilā zilie tur, bet tas pētījums Google ierakstot, viņš diezgan lec ārā. Un ko saka citi nozarē strādājošie? Šis bija ļoti salīdzinoši vienkārši, un par to ir daudz runāts. Es esmu ļoti daudz arī, ja jūs paskatījāt ziemā, īpaši, ka Svetbanka Zeltiņa kungs ļoti daudz par to ir runājis. Par rēķināšanu. Es uzdodu kādam, kas bišķiņ kaut ko rēķina vairāk saimniecībām, kas ir tas, kas ir tādas riska lietas, un ir tas segments, diemžēl, kad liela daļa lauksaimnieku nevar pateikt, cik bijuši liels izmaksas hektāra. Līdz ar to, ja viņš nezina, cik ir izmaksas hektāra bijuši ražošanas laikā, tad risku pārvaldība jau liekas tāds kosmos, vai ne? Tas nevar pateikt, kāds bijuši gada ražas, ja lieto Excel un klādi, tad tas tiešām nav iespējams, vai ne? Naudas plūsmas neplānošana, jā, tas vispār tikai priekš bankām, tāpēc, ka kredīts vajag tāpēc kaut ko taisu, pa lielam varētu mierīgi izdzīvot bez, vai ne? Skatās vairāk uz apgrozījumu, nevis uz konkrētu zemes gabalu peļņu. Šodien pat man bija laba diskusija šeit izstādē, kur cik mēs parēķinām, mēs ieraugu, noma izrādās ir milzama liela lieta, par ko man jādomā, vai vispār jēga ir, par ko, ja to uzliek smuki tabulās, vai ne? Tāpat ir nesaprātīgas investīcijas. Līdz ar to tās sekas rodās, kad, ja es to visu slikti daru, tas neļauj pieņemt objektīvus lēmumus par biržu cenu fiksēšanu. Tur uzreiz mēs pieslēdzamies jau pie tāda tirgus riska. Jūs zināt, tirgus svārstās, bet mēs varam savu produkciju realizēt, pamazām jau laika gaitā fiksēt. Bet par cik? Kas man apmierina? To grūti pateikt. Tā kā tur ir milzīgi daudz darbs, kas būtu mums visiem jāiegūda, lai mēs vienkārši to finanšu pratību daudz vairāk celtu. Vai ne?
Bet tādas vairāk agronomijas, patiesībā tā kā tajā ievadā, ko es runāju par to apskatu, kad tajā production riski, kurus var vairāk tieši darīt kā agronoms, lai tie riski būtu mazāki, un patiesībā arī apdrošinātāji to piekritīs, kad, ja es darīšu labas lietas, tad man tie riski būs jau daudz mazāki. Un tur var tie pamati, tie augkopībā ir, tā var novadīt augkopas lekciju, bet viņi var iegriezt ļoti labi mierīgi tādā riska pārvaldības vienkārši skatu punktā. Ja? Kāds ir mērķis, cik es gribu nopelnīt uz 1 hektāra? Nav nejausmas. Kāda ir pašizmaksa maniem kviešiem, zirņiem, pupām pagājuši gadu un tā tālāk? Es domāju, tas ir 2%, 3 atbildēs no lauksaimniekiem labā gadījumā. Kādas ir augsnes? Nedaudz vairāk. Auga maiņa, ok, tur tik daudz es zinu, ko es audzēju. Kādas šķirnes? Ir lauksaimnieks ļoti labi pārvalda šķirnes, ir tādi, kas... es nezinu, kas šajā laukā ziemas kvieši ir, bet kas tas īsti bija, neatceros. Tā kā arī tāda mēdz būt. Auga aizsardzība, milzīga lieta, kur var daudz darīt ar riskiem, un tur arī ir riski. Sējas tehnoloģija, tehnikas resursi. Es varu sēt ļoti daudz tādus kultūra augus, bet vai es nespēju novākt, un tad uznāk viss cits nedienas. Un digitālas tehnoloģijas, laikapstākļi, tad apdrošināšana kā atsevišķa lieta, tirgus cenas dati un tā tālāk, ir tāds pamatlietas agronomijā. Un es pa dažām tikai pieskaršos. Pirms mēs vispār runājam par tādu riska pārvaldību. Augsne, valsts augas dienests, šis ir jaunākais pētījums, man 25. gada janvāris, kur nāca klajā valsts augas dienests, ir pateicis, ka Latvijā augas stāvoklis pasliktinās. Un līdz ar to ietekmē ražu un kvalitāti. Raža un kvalitāte, tas ir tie daudz 100 eiro uz hektāra. Ja es tur nepareizi daudz lietu daru, tad apdrošināšana varbūt var glābt, ja, un mēs varam daudz raudāt, cik tas viss ir slikti. Tad augsnes paskābinās, nepietiekams fosfora daudzums, to mēs Latvijā vispār jau, kas saka, globāli zinām, augsnes sablīvējās, nepietiekams kālija fosfors, tātad pH, barības vielas nepietiek, kādiem riskiem mēs runājam, ne augkopība. Ja tas viss nav tas pamats, tā māja tāpat gāzīsies agri vai vēl uz vienu pusi, otru pusi vai kādu cenu vēja pūtīs. Bet te pašā laikā kaļķošana ir pieejamā kā agrāk, ir servis. Tagad ir tāda servis, kas arī, ko Māska Latras tagad piedāvā, kad šeit ir mans lauks, mans analīzes, mēs izdarīsim visu, nokaļķos ar visiem ekspertiem, izrēķinās un pat tehnika to visu izdarīs. Ja? Bieži vien mēs nemēslojam savus lauku tik, cik prasa raža, cik ir iznesa, bet tā pašā laikā mēs esam diezgan atvērti pirkt visādus te brīnumlīdzekļus, lai to ražu celtu un investēt pat 30, 40, 50 eiro uz hektāru nemēslojot, bet raudāt, cik polise ir dārga. Manuprāt, muļķīgs piegājiens, bet diemžēl tas ir mainstreams. Organiskās vielas audzēšana, tas pats pamats, mēs redzam, ka organiskā viela ir te gan zaļais ir pietiekami, bet tagad tas arī ir, ka tāds bubulis, kā organiskā viela jāaudzē, augsts veselība un tā tālāk. Un minerālas izmaksas, protams, arī augsts auglībā var celt, bet tas pašā laikā ap 30% no izmaksām ražošanas apmēram sastāda. Es kā piemēru ieskatījos lokācijā ziemas kviešu bruto segumā pērnā gada. Nākošais ir augu maiņa, kas ir kā tāds riska pārvaldības, manuprāt, viens ar stūrakmeņi, tad augsne, un tad, zinot za augsni, tu kārto savus kultūra augus un audzē. Šeit var iepriekš pieskārās pat tiem kultūra augiem. Bet vispār, kā mēs domājam savā tāda saimniecības līmenī, kādi apsvērumi, kāpēc mēs audzējam to, ko mēs audzējam. Tie agronomiskie apsvērumi, tie, kas zina, ka tām skābājām augsnēm neaug tie taurinzieži, vai arī tur tik vieglas augsnes, ka tur jāaudzē tie rudzi, varbūt nevis tie ziemas kvieši un tā tālāk. Ir ekonomiskie apsvērumi, tas tie, kas rēķina. Augsnes saglabāšanas apsvērumi, mašīnu operāciju limiti, ko arī mēs maz rēķinam, sasēja viena veidas kultūraugs viena novākšanas laika, un tad tur sākas kļūda pēc kļūdas, un tad apdrošinātājs nāk tā apdrošināšos, lai varbūt zinu, ka tur jau būs viss slikti. Ja? Augsnes īpašība apsvērumi, konfigurācija, īpatnības, ciest pa blokiem, kārto laukšajā poligons, ir apšu poligons un kviešu poligons. Sociāli aizspriedumi, zvēru populācijas, kas limitē vispār kultūra audzēšanu noteiktās teritorijās.
uzglabāšana, tīrīšana, kautēšana un citi apsvērumi. Ja? Tā ir auga maiņa. Bet kurš ir izdevīgākais kultūrogs manā saimniecībā? Vai šis ir tāds pareizies jautājums? Jā, bet šeit viens mazs piemērs. Tiešām viens piemērs. Protams, var ņemt LKC bruto segumus, kur ļoti smuki vidējās ir, bet tā ir tāda vidējā temperatūra slimnīcā. Bet šeit es ieliku 5 konkrētas saimniecības, protams, anonīmas pērnā gada mūsu pašu biedru aptaujā. Tas, ka mēs paskatāmies, cik ir bruto segums, tas pirmais bruto segums bez tehnikas un atbalsta un izmaksas, tad, un šis bija tāds milzīgs atklājums ar tiem pašiem saimniekiem, kas šo aizpildīja, kas arī, viņi to nedarīja ikdienā, cits to darīja 5 minūšu laikā, jo viņš vienkārši eksportēja no savas datoru pārvaldības programmas, cits, jo viņam bija klades un pierakstu lapiņas, viņš veltīja nedēļu, lai izreitinātu šādas lietas. Un pavērās skats, kad ieraudzīja, ka ir arī cita kultūra, kā tikai kvieši un rapsis vairs nav tik labs un tā tālāk, tā kā tā diversifikācija jau paliek tāda interesantāka, bet vēlreiz tas ir viss jārēķina. Un arī šeit arī kaut kā konkrēti piemēri, tas, pie kā mēs Latvijas strādājam, es varbūt šodien nevaldīšu tam ļoti daudz laiku, bet mēs gribam, lai lauksaimnieki sāk plānot savas augumaiņas un iedot nelielu tādu rīku, kur viņš var viņas kārtot savos laukos, tādu plānotāju, kur tu kārto un bāzējoties uz iepriekšējo gadu rezultātiem, bet arī viņi jāsavada kaut kur. Mēs tev rādīsim, cik tu vari pelnīt konkrētā 5 gadu plānā šajā laukā tā un tā un tā. Labie scenāriji, sauso gadu scenāriji, optimāli optimistiskie un ļoti dažādas rādītājs. Pie tā mēs strādājam šovasar būs pirmie kaut kādi modelīši mums gatavi, kur varēs pats aizpildīt un pie tā līdzīgs. Šis tāds vairāk uzzīmē tāda iecere. Nākošais ir šķirne, milzīgs elements, ko mēs varam pārvaldīt un apdrošināšana patiesībā arī bieži vien šo te šķirni ir atkarīgi, jo gan šķirnes ir gan krīt veldrē, gan neizsalas, gan izturīgas pie krusām. Šķirnēm milzīgs Latvijā. Es tieši gribu uzsvērt dažas lietas, kur es kā agronoms redzu kaut kāds milzīgs klupšanas akmens un tādu nelielu nesakārtotību gadu desmitu laikā. Bet trūkst ilgadīgu neatkarīgu šķirņu pārbaudas izmēģinājumu. Ilgadīgs nozīmē nepārtrauktu. Valsts pārvaldībā, ja valsts augais dienas, ir dažādi izmēģinājumi, tie saucamie seniorisku īpašību pārbaudības izmēģinājumi un tā tālāk. Bet viņi noglabā diezgan dziļi, man pat prasīja kādas 20 minūtes, lai atrastu. Bet šķirņu tāda pārbauda, ko mēs lauksaimnieku audzējam, īstenībā ir uz doto brīdi komersantu pārvaldībā. Katram tirgotājiem sauc portfelis. Viņi veic kaut kāds izmēģinājums un saka, šī baigi labā, šī laba. Bet lauksaimniekam no tā nav liels labums, jo katrai kompānijai ir vienmēr vislabākās šķirnes. Bet tas, kas mums trūkst, un cieties vienmēr būs lauksaimnieks, un bieži vien ir dzirdēts, pamēģini šī baigi labā šķirne, ļoti labi rezultāti. Pamēģini, es tev tur pamēģinu saimnieks. Saimnieks pamēģina, viņš investē, dara, principā izmēģinātāja darbu vietā, kur tas nav vajadzīgs. Nav pilnīga informācija par visu šķirņu klāstu, līdz ar to es nezinu, kura ir ziemcietīgākā, labākā patiesībā šķirnes Latvijā, līdz ar to saudzēt tas, kas ir. Tur es pirmkārt varu zaudēt iespējams daudz naudu un arī pakļaut riskam. Ja? Kur saimnieki meklē, kāda šķirne sēt, saimniekam stāsta, kur laba braukā pa izstādēm, kas var atļauties, pārsvarā tās ir ārpus Latvijas. Ja. Izmēģinājumi datubāzēs, Zviedrijas datubāzē, es personīgi skatos, Polijas datubāzē, skatos Lietuvas, bet Latvijā īsti nav tādas datubāzes. Bet šķirnes salīdzinājumi ir viena no tādiem lētākajiem, ja mēs skatāmies no tādiem lauksaimniecības izmēģinājumu kategorijām, tā ir viena no lētākajām kategorijām. Un mans izaicinājums ir lauksaimniekiem, ņemiet to savās rokās. Potenciāls jums pašiem ir izveidot
grozu finansiālo, vienkārši to atrisināt un ierīkot ģeogrāfiski uzturēšo sistēmu, kas nebūtu tik sarežģīta, bet tā ir iespējams, jo valsts, jāizsaka neliela kritika, bet tas nav sakārtots un ilgadīgi, un es arī, ja norādot, tad doši neatrisināsies. Tiemas kvieši izmēģinājumi, tagad es par šo tēmu domāju, es iegāju tajā vienā datubāzē, ko es izmantoju, tā ikdienā apskatos, ko Zviedri pēta, un tur ļoti elementāri ievada ziemas kvieši, 24. gada pētījumu un visa karte piezūmēt klāt, redzu pie katra izmēģinājuma, uzspiežot, redzu, kas tiep izmēģinājumi, šķirni izmēģinājumi, auga esas izmēģinājumi, mēsloši izmēģinājumi, vienkārši milzīga datubāze, kur svaru un šo veids lielākoties neatkarīgi pētnieki, bet tur arī iekšā kompānija. Tā kā Latvijā mums nekā tāda nav, un tad mēs paši peramies savā sulā. Nākošais, kas milzīgs risks ir un būs, par to maz runā, viņš uzreiz nav tāds sāpīgs un pa maku sitošs. Tā ir rezistence pasaulē, tad kaitīga organismi kļūst izturīgi pret noteiktām darbīgajām vielām, kuras arī samazinās. Šis ir herbicīdu arī viens pētnieks, pētījuma tāds apskats no HRAK mājaslapas, kad rezistence ir tā, ka sākumā viņa atklāja ļoti maz. Šis ir teorētiskais modelis, ka atklāja dažiem gadījumiem. Ok, kaut kur ir, bet ja to neko nedara, tad tā ir eksponenciāls tāds tendence, ka pēc tam tas aiziet milzīgā sprādzienā un tā rada milzīgu problēmu. Tā kā Latvija arī es uzskatu, ka mēs esam tuvu tam sprādzienam ar dažām lietām, ja tas netiks kaut kādā veidā tā, vadīts. Un šeit arī ir, protams, Latvijā ir izstrādātas vadlīnijas, kā rīkoties, ir Latvijas auga aizsardzības pētniecības centrs izdevusi buklets, kas jādara, jālieto jums lauksaimnieki šādas te herbicīdu grupas, tā jums nebūs rezidenti par nezālēm, bet tas ir pa sarežģītu. Vidējam lauksaimniekam tas ir pa sarežģītu. Tā kā jābūt kaut kādai vienkāršākai pārvaldībai. Tur mēs komersanti, kas, protams, realizē un pie kā var iegādās auga aizsardzības līdzekļus, par to daudz runā un uzsver. Šeit arī ir senāki dati gan no Bayera dati Latvijā, kam jau ir rezistentas pret darbīgām vielām, pret B grupu jau ir šī te rezistence 22. gadā. Viņi ir pieaugušā tendencē, bet tas arī ir dažu kompāniju mājas darbs, bet valsts patiesībā to neko tā, nedara. Tur es redzu īstenībā milzīgs risks. Un kā var mazināt rezistenci, šeit arī ir agrotehniskie pasākumi, atkal kas jādara, tad ir novērojumi pēc smidzināšanas, lai atšķirtu, kurai sugai kas strādā, bet sugu atšķiršana lauksaimniekam arī bieži vien ir, teikšu godīgi, izaicinājums. Ja? Un te es ieliktu vienu tādu materiālu, ko mēs pirms 2 mēnešiem uztaisījām Latrapsī, var droši downloadot, vienkārši kopā ar agronomu apbrauks uz lauks, pasīties, ir šī suga manā laukā vai nav. Mēs ielikam tieši tikai vārpas fotogrāfiju, tāpēc, ka es pat neatšķiru dīgas stadijā, bet pēc vārpas ir, nav, tas pirmais, ar ko sākt, un tad tālāk piemeklēt, protams, ir izcinājums, ja ir tā kā, tur mums ir daudz ko darīt, bet es eju uz priekšu, tad rezistence ir, man liekas, slēptais risks, kur mēs varam daudz zaudēt naudu. Mēs jau zaudējam, nopērkot dārgu herbicīdu. Un tālāk ir nekas oriģināls, tā ir apdrošināšana. Lauksaimniekiem ir iespēja apdrošināties, un, diemžēl, par dabas riskiem, ko nevar, ir sali, krusas, ziemas, kur netur neviena šķirne, diemžēl tas notiek, un apdrošinātāji pie tā strādā, un tas ir jau ar vienu pieejamāks, un tā izmaksas hektāri ir tikpats. Viņi nav tik dārgi, patiesībā mēs pieļaujam kaut kādas muļķīgas kļūdas agronomijā, agrotehnikā, herbicīdiem, mēslošanu, fungicīdiem vai kaut kādiem brīnumu līdzekļiem. Jā, mēs jau pārmaksājam 2 prēmijas, par ko mums, kas būtu jānopērk, lai to polis nopirkt, vai ne? Es domāju, šis varbūt par labāks variants, kur ieguldīt tos līdzekļus. Jo krusa, ja nāk pāri, tad viņi ir milzīgs apjoms nodara, bet iespējamība lokālā, protams, ir mazāka, jo nezinu, kur trāpīs.
Vēja, vētras, jā, protams, sausums un kaitēkļi, ja tiesas kartetiskā lielas teritorijas. Eiropā patreiz runā, ka sausums ir tas numur 1 risks un krusa, jā, citi tādu vairāk tādu lielo risku nav, bet par to ir jādomā. Un nākošais viens no pēdējiem ir atkal, ja tu nevari nomērīt, nav iespējams to pārvaldīt, tie ir dati. Bet es uzliku tāds primitīvas fotogrāfijas, bet tā diemžēl realitāte aptaujot lauksaimnieks joprojām daudz kaut ko pierast kladēs, Excelī labākajā gadījumā, cita lieto kaut kāds modernāks tehnoloģijas, labākajā gadījumā kāds lieto kādu bruto segumu, kur kaut ko piefiksē. Šeit mans lauksaugs, bet pārvaldības programmas arī daudzi lieto, bet varbūt netik daudz analizē ciparus, kāds arī uztur kādus datus pie mums, Latrapsī, ja. Tā ir milzīga izejas pozīcija, no kurienes vispār risks pārvaldīt. Tad kas izmaksā, tas viss sniegs atbildes šiem jautājumiem, kādi ieņēmi pa gadiem, un tas arī ļaus pieņemt lēmumu vai apdrošināšanu. Ir dārga vai nav dārga? Cik es esmu gatavs zaudēt? 1000. Ja es esmu gatavs zaudēt 30,000 savā saimniecībā tāpat vien, vai arī tomēr nē, labāk 15 katru gadu maksāt apdrošināšanu, cerēt, ka nekas nenotiks vai kaut kā tam līdzīgi. Tāds zināšanas un tas prakses, kā to labāk izrēķināt, finanšu pratības, Mārtiņ, nav. Lauka piezīmes, lauka vēsture un tā tālāk, tas viss ir ļoti svarīgi arī apdrošināšanā, braucot pa lauku, pie lauksaimniekiem, monitēt lauks. Bieži vien nezinu, kas tā pa šķirni, kurā datumā sēt, kaut ko nojauš, bet ne visi, bet liela daļa tā kā tur jau mums ir milzīgas tādas grūtības globāli. Un tad kopsaukums pēdējais slaids, riska mazināšana, tad ir riski pastāv, ir, bija un būs, un viņi ir dažādi. Tad pārdomāt savu saimniecības risku, vai vispār tie eksistē, kādam tiešām šis vispār nav aktuāls temats. Kādam ir, mēs saprotam, eksperti, tas ir ļoti aktuāli, vispār domā par to, ja ne, tad tev drīz ies pa grunti iespējams, vai ne? Vai kaut kā tev finansiāla riska, vai tev finansiālās mērķis, ja tu gribi nopelnīt, kā tev pašizmaksa šie grūtie jautājumi, ko mums nav iespējams gan atbildēt lielākā daļa lauksaimnieku. Kādi scenāriji sliktāk gadā labāk, kas iestāsies? Tirgus riski, protams, cenas mēs gribam vienmēr labākas, bet kad piefiksēt, pērko produktu uzreiz fiksēt cenu, lai man nosaktu izmaksas, lai nebūtu risks. Tad saimniekošanas riska augsnēm, augumājas šķirnikos pieskāros nedaudz dabas riskus, ko var apdrošināt. Jā. Un tālāk ir dati, un visi viņi ir svarīgi. Bet tas bija tāds mans lidojums pa diagonāli šai tēmai. Jā, super, paldies Oskaram Balodim no Latraps. Aplausi. Jautājumi Oskaram no zāles, komentāri. Šis bija labs komentārs no tās puses par to, ka, par to, ka tērē lauksnieki diezgan daudz to naudu dažādiem nanoūdeņiem un dažādām brīnumlietiņām uz hektāru, vai ne? Un tad vēl jāpiepērk klāt, jo svarīgi aizbraukt arī ceļojumā, ko tā firma apmaksā, vai sievai blenderi var vinnēt, bet, kad runa pa apdrošināšanu, tad brīžam pa dārgu, vai ne? Ir viens konkrēts biedrs, mums Vidzemes pusē sieviete paralēli lauksaimniecībai nodarbojas arī ar apdrošināšanas pakalpojumu tirgošanu. Un es saku, es noteikti apdrošināju savus lopus. Viņš saka, nē, baigi dārgi. Baigi, bet tirgo. Bet polises tirgo. Jā, komentārs. Man ir mikrofons, jā. Mārtiņš man te piedēvēja augstu pH līmeni un D un vēl visko, bet vienalga. Es tik gudrs neesmu, lai es varētu... Tev ir 3 kājas, tu varbūt to vari, normālam zemniekam ir 1 kāja, naudas plūsmas analīze, es to nemāku. Man liekas, tas ir diezgan sarežģīts gājiens un... Vēl ir laiks apgūt to, jā. Okay. Jā. Brīnišķīgi, jā, vēl jautājumi, jā. Naudas plūsmas analīze, es ar to nemāku, jā, bet vispār sākt rēķināt jau ir kaut kādi... Finanšu pratības kursi jāsāk ierīkot, jo mēs redzam diezgan daudz bankrotus, neskapēc. Pagājušajā gads nebija sliktākais ražas gads, vai ne? Bet bankroti iestājās. Kāpēc? Kāpēc viņi iestājās? Vai ne? Tāpēc, kad varbūt mēs pieļājām, ka tur bija kaut kas ne tā sarēķināts, ja? Bet kas, mēs nezinām, jā.
Man varbūt viens komentārs, par cik mūsu institūts, mēs esam ekonomisti no Rīgas, bet mūsu institūts vispār ir Stendē, Viļānos un Priekļos. Un tur ir izmēģinājumi lauki, un ja jūs sakat, kad ir problēmas ar izmēģinājumiem un tieši par šķirnēm, par to tiek domāts, bet tad varbūt tur ir jāiet kopā zemniekiem mūsu institūtam, jo mums ir vajadzīgs arī finansējums, un institūtā ar to nav tie labākie laiki. Un tā mums ir diezgan liela problēma, kad par mūsu šķirnēm netiek maksāts īsti, un tad ir tas, kā tad mums pētniekiem izdzīvot, lai varētu šos laukus apstrādāt, jo man liekas, institūta pētniecībā tieši tas būtu tas svarīgākais, ka mēs varam dažādus veidus šķirnes gan selekcijā izveidot tieši Latvijai vajadzīgo, jo ar ārvalstu šķirnēm diezgan ātri ir daudzi aplauzušies, ja? Tā kā tā ir tāda viena no iespējām. Jā, atslēgas vārds jūsu komentārā bija tam vajag naudu, jā. Tas, ka mēs norādām kādam, ka tas jādara, vēl vispār neko nenozīmē. Protams, mēs esam organizācijas, kas vienmēr to norāda kādam, bet tam vajag naudu. Piemēram, labs piemērs ir Zviedrijā, ar kolēģiem runājot, piemēram, par konkrētu sugu eļļasaugiem un rapsi. Vienkārši lauksaimnieki katru gadu brīvprātīgi maksā no 1 tonnas X, 4 eiro. Vienkārši atdod organizācijai, kur rūpējās par pētniecību šim kultūrogam šķirnes ieskaitot, veidot datubāzes. Liekas baigi dārgi, bet pētnieki pierādīja, ka ilgtermiņā skatoties mums katru gadu 2% pieauga raža rapsim, un viņi uzskata, ka tas ir liels ieguldījums tieši tā pētniecībai. Ar to maksājot kaut ko, viņi īstenībā ilgtermiņā pelna vairāk, bet tam jābūt ilgtermiņā. Tā domāšana mums ir ļoti. Es zinu, ir aizmetņi, ir daži lauksnieki, kas ir sametušies, ka ir kaut kā 25 līdz pat 30 000 hektāri, jau, kur arī kaut ko investē un mēģina izmēģinājumiem strādā, bet tā lieta, kas mums ir vēl. Ja mēs varam špikot kaut ko no ārzemniekiem, to taču vajadzētu nošpikot. Kā zemniekiem pašiem investēt zināšanās? Droši vien elita nav problēma naudā, ir problēma tādā, ka mēs spētam visu kaut ko varbūt arī īsti nevajag. Es neminēšu konkrētas tēmas, kāds vēl apvainosies, bet ir dažādi interesanti pētījumi, kur mēs kā nozari uzzinām un tad saprotam bāc, bet šīm varbūt tā kā nevajadzēja. Mums joprojām ir problēma ar ziemošanas risku pārbaudu konkrētām šķirnēm, redziet, kas mums pieglibo, un tur liela gudrība nevajag. Viļānos vai Stendē iesējam 10 šķirnes, kaut kādas top vietējās ievestās un paskatāmies, pārziemo, nepārziemo. Viss ir vienkārši. Bet pētam mēs visu kaut ko. Beidzot, lauksaimnieki ir tikuši arī bišķīt līdz teikšanai par to, ko vajag vai nevajag pētīt. Tas tās komentārs. Paldies. Nauda ir. Super, paldies Oskaram.